Iedodiet man biedrības, un es pārveidošu Latviju. Ar šādu atziņu, kas balstīta pieredzē, Madonas novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Agris Lungevičs atklāja Valmieras novada fonda un Madonas novada pašvaldības kopīgi rīkoto NVO tirgu. Tajā pulcējās vairāk nekā 40 vidzemes nevalstiskās organizācijas, un kā jau īstā tirgu, arī šeit notika apmaiņas starp pircējiem un pārdevējiem, šoreiz mainoties nevis ar precēm, bet ar organizāciju pieredzes stāstiem. Šī ir brīnišķīga iespēja paraudzīties uz citiem, ieraudzīt, ka ir izdarāms un iedvesmoties darīt arī mums. Galvenā doma ir tāda, ka ir ļoti daudz darītāji, bet ir ļoti maz, kas raksta projektus. Un tie, kas raksta projektus, parasti nav darītāji. Tad ideja ir, lai savest šos cilvēkus kopā, lai šīs biedrības spēj rakstīt arī lielākus projektus un lai viņām ir arī lielāka kapacitāte turpināt savu darbību. Nākotnē vērtīgi būtu, ja izveidotos kopiena, kurā mēs turpinātu tīkloties tālāk. Ja mums būtu kopīga WhatsApp grupiņa, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs, ka mēs darbotos kā viens tāds liels organisms. Iegūmu no šādas sadarbības uzsver arī Madonas novads, kas ir viens no nevalstisko organizāciju ziņā aktīvākajiem vidzemes novadiem. Uz doto brīdi šeit reģistrēts teju 400 nevalstisko organizāciju, no kurām aktīvas un plašāk sabiedrībā zināmas ir aptuveni 40. Visaktīvākās ir kultūras biedrības un dažādas biedrības, kas strādā ar kultūras piedāvājumu dažādošanu, tāpat ļoti aktīvi darbojās jauniešu biedrības, senioru biedrības ir ļoti aktīvas un tā plaši pārstāvēt ir arī dažādu sociālo jautājumu risināšanu. Man šķiet, ka mūsu novadā ir pārstāvētas principā visas jomas, varbūt vides jautājumi varētu būt aktīvāki un tādas globāli jautājumu risināšana, varbūt tādu biedrību mums ir maz. Būtiski, ka šobrīd Madonas novadam ir izveidota arī nevalstisko organizāciju resursu karte, kur atrodama informācija par biedrībām, nodibinājumiem un draudzēm. Šajā kartē ir apkopotas tās biedrības, kuras ir atsaukušās un kuras pašas vēlās būt aktīvas un publiski redzamas un sasniedzamas. Resursu karti madonieši veidojuši, lai informētu sabiedrību, kāda veida organizācijas novadā darbojas, jo, kā uzsver NVO sektorā strādājošie, nereti tieši nevalstiskās organizācijas ir tās, pie kurām vēršas pēc palīdzības. Ir cilvēki, kas labprātāk runās ar NVO par savām problēmām, idejām un centīsies viņus atrisināt pat nekā ar pašvaldību. Citreiz šis NVO ir kā tilts starp parasto iedzīvotāju un vietējo pašvaldību. Pati galvenā lieta, kāpēc man šķiet, ka biedrības vispār ir vajadzīgas Latvijā šobrīd, ir dzīvības enerģija. Dzīvības enerģija cilvēkiem, kas vispār it īpaši laukos dzīvo un savā starpā it īpaši paaudzēs. Mums šobrīd ir tāds diezgan liels pārāvums starp paaudzēm un tā biedrošanās biedrībās, viņa tā kā veicina to, ka mēs sanākam kopā, mēs radam apstākļus, notikumus, kur vairākā mērķa auditorijām var būt kaut kas konkrēti interesējošs, kur viņš var pilnveidot sevi, kaut ko jaunu uzzināt un stiprināt ticību sev. Tieši tādēļ, lai vairotu organizāciju kapacitāti un prasmes, arī rīkots šāds NVO tirgus, kurā līdztekus pieredzes stāstiem un kontaktu apmaiņai tika iezīmētas jaunākās aktualitātes par digitālajiem rīkiem un efektīvu tiešsaistes platformu un lietotņu izmantošanu savu vēlamo rezultātu sasniegšanā, kam biedrību darbā nereti ir izšķiroša nozīme. Savukārt informatīvajos stendos varēja iepazīties ar bukletiem, vizītkartēm un citiem materiāliem, kas palīdzēja raisīt domu apmaiņas, diskusijas un aktīvas sarunas, rodot sev jaunus sabiedrotos un domu biedrus. Apsveicami, ka šāds pasākums notiek Madonā. Mums ir ieskats par to, ko dara darbīgie ļaudis. Mazāk šodien runāja par senioriem. Mēs darbojamies 3 gadi, ideju daudz, mums jau kontakti veidojas, ar vienu otru biedrību un paldies organizatoriem. Sandra Zariņa, Inters Krieviņš, RTV.